Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online! Face of podcastiņš. Džeki atkal savācās kopā. Toms Prāmnieks, Edgars Masaļskis, Kaspars Duņskis, tehniķis Rihards, mūsu draugi, plaša spektra speciālisti. Fēniks, vīri, prieks jūs satikt šodien, atzīšos, ir tāda grūtāka diena. Jā, grūtāk, tāpēc, ka parkinga te centrā vienkārši nav. Es nezinu, visiem tagad tā mašīna kaut kur jābrauc. Nu, tu vienkārši korķos stāv, līdz tu atrod, ka tev parkingā vietas nav. Fantastiski. Šī ir, man liekas, pirmā reize šajā sezonā, kad tu ar mašīnu atbrauc uz Face. Ir iemesls, kāpēc es to nedaru. Tagad tu droši vien atkal savus 3 mēnešus nebrauks. Nē, bija jāsteidzās. Bija jāsaliek plānu kopā. Bet, viens, kā jūs liekat tās mašīnas? Kur jūs viņas liekat? Man paveicās ar pirmo. Ar pirmo? Vēl tās tā Jānka jāmaksā. Man ir, es sev esmu nolicis robežu 3 apļi pa kvartāliem. Un tad tu nenāc raidījumi, ja nav. Nē. Tad tu brauc prom. Teorijā es galvā tur, kur ir Ģertrūdas baznīca aplis, tur ir tas daudzstāvu parkings. Teorijā es to tur kā pēdējo rezerves variantu. Bet... Tas tik dārgs ir? Es neesmu nekad tur līdz. Es vienkārši zinu, viņš ir ārkārtīgi šaurs. Es atminos pāris gadus atpakaļ viens filmēšanas ietvaros, man tur no pēdējā stāva ar Mini Cooperu bija jābrauc lejā. Un tas jau likās patiesībā diezgan izaicinoši. Ar, piemēram, savu ģimenes auto, man liekas, negribētos tajā parkingā. Nērās, Kasko, viss kārtībā, papras Edžam. Edži pateiks. Kā ar Kasko viss izgāja, viss ok? Baigi labi, šodien dabūju atpakaļ. Apsveicam. Tā, labi, Džeki. 3 zvaigžņu balvu sportā. Nominanti ir savus balvas saņēmuši. Skatījies? Nenoskatījos Nenoskatījos, atzīšos. Okay. Bet, Nē, galvenais jautājums bija, man uzreiz bija viens jautājums. Man ir 2 lietas. Tev ir 2 jautājumi. Sākam, lūdzu. Sākam ar Rihardu 2 lietām. Reizes Karals, nepareizs cilvēks runāja. Lauris Reiniks. Jā, runāja par viņu. Kur bija Uldons TV? Viņi labākie čomi. Vajadzēja slavnību, kas pieteica Uldons TV. Tur vajadzēja būt, kas runā par Rihardu. Iespējams cilvēks, kas runāja par nominantiem, izvēlējās. Es pat nezinu, kurš beigās izvēlējās, bet Uldons TV ar Rihardu viņam ir labas attiecības. Jā. Man liekas, turpat sakrita tā, ka Uldona streamā Rihards noziedoja. Es negribu samelot. Es esmu tāds baumas dzirdējis. Tā ir, ka viņš noziedoja vairākus €1000 kaut kad streamā. Es nezinu, vai tas ir viņš tieši... Bet viens kaut kāds bitcoinerīts bija kriptočals, kas ir noziedojis vairākus tūkstošus. Alright. Labi, tā tad tev liekas, ka tev pietrūka Uldons TV. Jā, un Rīgas Zeļas atvainojos, kur bija zvans man. Es atvainojos. Nē, viņš tev atrod futbola izlases. Radio 5 DJiem viss kārtībā, jā, dāmai, bet es atvainojos. Tu mētājies no sporta veidiem uz sporta veidiem. Kreipāns bija 2 reizes. Viņiem viņš paskaitīja. Viņi varēja atļauties man ielikt vienā vietā. Kreipāns nebija 3 reizes? Nē, es neduru viņam sāli. Bija 3 reizes, bija Speedways. Bija par Andžeju, bija par Rastīgu. Man liekas, ka bija vēl viens. Rastīs toči bija, jā. Andžejs un Rastīs ir tie, ko es... Labi, ja mēs visi varam pateikt, Andžejs Rastīs. Tad droši vien bija 2 tikai. Jā. Vēl kaut kas atkārtojas, man liekas. Nē, ziņā, bet visu cieņas vienkārši, man vispār likās, ka Rīgas Zeļa, forša pa pirmo sezonu, bet es joprojām uzskatu, ka viņi nebija čempioni. Man likās ļocīgi, ka viņus nominēja. Pie gada izrāvienu tu viņus varētu nominēt, bet pie gada komanda 2. vietu makes no sense to me. Labi, zin kā, nominēt un izcelt, man liekas, ka ir fajn, jo, es domāju, reti kurš... Rihards neapvainojies, bet es domāju, reti, kurš pieļāva iespēju, ka Rīgas Zeļa varētu arī balvas. Rihards ir vienīgais, kurš pieļāva. Rihards zināja, ka būs bronzas medaļas hokejā. Rihards zina, kad ir uzvarēs futbolā, kas notiek tik reti, bet viņš zina, ka tas notiek. Man šorīt mīļākais TikToks pods sēžot bija to, kad gada balvu pasniegt RFS un tur bija ierakstīts teksts. Jā, nejaudēju šitās komandas. Es braucu pie brīvības pieminekļa gaidīt pa 3. vietu. Latvijas Ilas izcīnīja 3. vietu un balvu tagad saņem RFS. Tā kā mūža ieguldījums sportā Latvijas hokeja izlasē principā jādod katru gadu. Cilvēks tagad sēž skatās balvu un cer, ka iedos izlasē. Tā ka nebija vēl komentāri. Kāds viņam pateica vai nepateica? Jā. Nē, es saku, man likās...
Kopumā, ja mēs tā skatāmies, tām balvām sadalītēm, ja citus gadus ir baigais, tur hypes par to, ka galīgi garām, galīgi šķērsām, galīgi slikti kādreiz. Cilvēku tāds kopējais vaibiņš. Es nesaku, ka tā ir, bet cilvēku vaibiņš. Tad tagad nav tāda vaibiņš šogad. Izņemot vienā. Nu. Kāpēc nevarēja izvēlēties vienu? Kāpēc tieši par to es runāju. Skaidrs, kā tā? Tieši no medaļas. Jā, no ķieģelīša jāzāģē, kā jau tur Skuiņš teica un stāstīja. To es nesapratu beigās. Jo es atceros, ka mēs pirms dažiem gadiem, mēs pieskamies Verstapenam un Hamiltonam 21. gadā, bet mēs toreiz diskutējām ar Kasparu. Varbūt abiem jādod tituls, jo tur bija tā kā fails no race control, bet tā jau var. Nebija nekāds fails. Tāpēc es zināju, ka nedrīkst aizstāt šo tēmu. Bet viss bija pareizi. jā, viss bija pareizi, jā. Bet mēs vienojāmies arī beigās, ka nevar dot abiem. Jābūt vienam. Tā arī man likās, kā abiem. Protams, ka mēs jau vienmēr teikt pelnījuši daudzi, Zini, kā pelnījuši. Tas pats Anatolijas Krepāns, kā vienā no raidījumiem, kur viņš viesojās kā viesis, neatceros tagad, kurā viņš pateica, ka principā viņš patiešām tic, ka pelnījuši ir viss, kas ir nominēti. Jo, ja tu esi nominēts, tad tu savā sporta veidā, savā disciplīnā tiešām esi izdarījis daudz, un tev aizvadītais gads ir bijis veiksmīgs. Pelnījis tu esi, bet uzvarētājs var būt tikai viens. Man arī likās, tad, kad es uzzināju, ka būs 2 gadu sportisti, man likās, tas tā kā nedaudz varētu mazināt tās balvas nozīmi. Jo prestižu varbūt mazliet mazināt tas varētu, jo es arī tā kā Štengras. Ir 1 gada sportists, vienmēr ir bijis un tā tam vajadzētu būt. Un pat nolikumā ir rakstīts, ka mēs izvēlamies vienu uzvarētāju, jo nolikums 3 zvaigžņu balvai ir tātad šogad bija 25%. Līdzutēji 25% sporta žurnālisti, 25% paši sportisti. Jāmaina reglaments. 25% žūrija, kas bija jaunums šogad. Jā. Tātad pirmo reizi šogad teorētiski bija iespējams, ka varētu. Lai gan tos punktus skaitot varētu. Nebija pagājušo gadu. Žūrija, tā kā atsevišķa sadaļa, pirmo reizi bija šogad. Līdz šim gadam Alaž bija 3 tās lielās sadaļas, un ja pēc 3 sadaļām ir nešķirts, tad žūrija pieņēma lēmumu. Tagad žūrija jau balsoja tā kā ātrāk, un nolikumā ir rakstīts, ja pēc tā balsojuma ir nešķirts, tad lēmumu pieņem žūrija balsojumā, un ja žūrija nespēja vienoties, tad lēmumu vienpersoniski pieņem žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas priekšsēdētājs ir Saeimas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs arī, kas šobrīd ir Tāvs Mārtiņš Daugavietis. Pagaidiet, bet viņi ir 13 cilvēki. Žūrijā ir 13 cilvēki. Un sanāca neizšķirts. Ja man matemātika nav mānījusi visu mūžu, tad nevar taču sanākt neizšķirt. Ja atturās. Bet tu vari pusīt aplīt iekrāsot vienam un otru pusīt otram. Īpaši tas ir elektroniska poga iespējams. Spied apsreizē. Apsreizē. Sačakarē sistēma. Jā. Sačakarē sistēma. Es vienmēr esmu brīnījies par cilvēkiem, kas arī varbūt atturās. Tas man liekas, ja tev ir uzdevums balsot, tad tev ir jāizsaka viedoklis. Piemēram, mūsu draugam Laurim Lisbolskim Saeimā bija jābalso par alkohola ierobežošanu. Viņš nobalsoja par. Viņš neatturējās. Jā, tieši tā. Cilvēks neatturās, izsaka savu viedokli. Pieņēma lēmumu. Es nezinu, kā varēja būt neizšķirts pie 13 cilvēkiem. Tas ir interesants precedents. Man tas liekas interesants. Būs kaut kāds skaidrojums, tu nezini, tu jau tur gorījies gar tiem cilvēkiem, varbūt viņi tev mēģināja attaisnoties. Jā, zini, kā Kaspar, jūs zinu, Facebookā iesiet rīt nož nevajag, zini, kā šo celu tēmu, Kaspar uzreiz atnāk. Pirmais tēma. Pirmā jūs kļūt, ka Face-off podcasts nebija kā gada žurnāļūgas. Par to starp citu, tur par gada žurnāļūgu atbild Artūra Vaidara fonds un Ines Vaidara. Ines īstenībā arī viņi ir iedavusi tos savus kritērijus, kam viņi tā kā piešķir to balvu. Un kuram mēs neatbilstam? Ar ko lai sāk? Es varu sameklēt. Bet tad jūs tikmēr parunājat. Pagaid, jūs man uzdevāt jautājumu, vai tur neviens neskaidrojas. Skaidroties tā kā neskaidrojas, bet man palika iespējas, ka nav bijis tā. Tā, žūrija, mēs balsojam tagad vēlreiz. Ir bijis tā, žūrija ir neizšķirts. Ko daram? Kā mēs dodam. Un tad man palika tāda pēcgarša, ka ir bijis tie, kas ir balsojuši par Kristapu, pasaka savu tā kā argumentāciju, kāpēc, tie, kas ir balsojuši par Tomu, pasaka savu argumentāciju, kāpēc. Un viens pa beigās. High five! Dodam abiem. Sākumā man tā likās ārkārtīgi slikta doma. Bet, esot tur uz vietas un vadot pasākumu, man patiesībā likās, ka tas ir bezmaz vai labākais risinājums, kāds varēja būt. Bet tas tā tīri esot uz vietas tur,
jūtot to vibe, kas ir tur. Un man patiešām milzīgs prieks, ka Toms bija klātienē, lai saņemtu šo apbalvojumu, jo viņš nedzīvo šobrīd Latvijā. Viņš speciāli atlidoja no Spānijas, kur viņš ikdienā dzīvo. Viņam ir gaidāms ģimenes pieaugums, viņam otrais bērns. Iespējams, dzimst šodien. Varēja teorētiski dzimt arī 3 zvaigžņu balvas laikā. Un viņi kopā ar sievu vienojās, ka jo viņš patiešām gribēja būt klāt. Viņš nezināja, viņš dabūs vai nedabūs. Viņš pat, man palika tāds iespējas, ka viņš bija rēķinājies, ka Kristaps būs tas, kurš saņems balvu beigās. Bet viņš patiešām pirmo reizi ticis nominēts, gribēja būt klāt un izbaudīt to vakaru. Tā kā, viņam bija svarīgi. Un tāpēc man personīgi no tā cilvēcīgā likās, rīktīgi forši, ka Toms ir klāt. Jā, un zini, kas kamēr Kristaps, ar kuru fucking pusotru nedēļu mēģina sazināties, tieši lai atsūtu minūti garu video. Es neteikšu cilvēkus, caur kuriem es prasīju. Tas nebija viens. Man Porziņa telefona numurs nav. Es ar Porziņu pat taisno sazināties nevaru. Jūs kāds varat? Viņš man Instagramā. Instagramā DM varam uzrakstīt. Caur vairākiem cilvēkiem no Latvijas, kas ar Kristapu var sazināties, pateicām un lūdzām nodot ziņu ar Kristapu Zoom sarunāt. Ar vienu iesaistīto pusi Kristaps vienkārši neatbildēja uz ziņām. Ar vienu cilvēku izdevās caur viņu tikt pie Kristapa, kur Kristaps teica, esot teicis, super forši video uztaisīs. Pagāja 1, pagāja 2, pagāja 3 dienas, atgādina, hei, tas video būtu forši līdz tam datumam, atgādināšu vēlreiz. Saku, atgādināju vēlreiz, nāk tuvāk tas datums, un tas cilvēks raksta. Ziniet, ka varbūt padomājiet par variantu, jo jums tā video nav. Ok. Tā. Šitādā garā tūlītās KP nonāks Aļonas listē. Labi, viņš nav lamājis vecākus cilvēkus. Varbūt laukumā tikai. Bet... Man personīgi nav iebildumi, ja Kristapam tā balva, ja viņam neliekās svarīgi, viņam dzīvē tas neko nemaina, viņš tiek nosaukts par gada sportistu, Latvijā netiek nosaukts par gada sportistu, vienalga. Ok, fine, tā var būt. Bet tad varbūt uzreiz, ja tev kāds uzrakst, palūdzu, tu pasaki, forši, bet nē, es to... Ieliekam reglamentā. Ja cilvēks neatbild uz, kā saka, sveicieniem, viņš nesaņem balvu. Man liekas, ka mums ir... Vai arī mēs varam atļauties paši uztaisīt viņu. Vienkārši tev ir 2 lielie pretendenti. Ir viens, kuram tas ir nenormāli svarīgi, kurš savu bērnu dzimšanu iespējams ir gatavs nokavēt, un ir viens, kurš nevar 30 sekundžu video uzfilmēt. Kā es cilvēcīgi nepriecāšos par to, kurš ir klātienē un kuram tas patiešām rūp. Bet tu tagad to visu pasniedz tā, ka Skujiņš ķipa nedabūtu balvu. Tagad tu pasniedz to tā, ka Skujiņam nebūtu variants citādāk dabūt balvu, ja nesadalītu. Man tā liekas. Man personīgi tā liekas. Es nezinu, kur bija tas šaubīgais žūrijā, kuram ja tur ir 13 cilvēki, ja katram vienu reizi ir jābalso skaidrs, ka kāds saņem vairāk balsis. Es nezinu, bet ja man ir jāmin, es pieņemu, ka tas bija KP, par kurš bija saņēmis vairāk balsis. Ja man būtu jāmin. Pelnīši jau bija api tagad, ja? Bet tādā pašā laikā, Andrzejs Jebeģevs un Mārtiņš Sasks, kāpēc viņiem abiem nesadalīt, teiksim, arī uz abiem. Nebija neizšķirts balsojumā. Jā, neticami. Jo tas būtu, man liekas, pat daudz līdzīgāk, iespējams. Piekrītu. Tādā ziņā, bet labi. Okay. Bet es pieņemu, ka tās balsis tiks publicētas. Es ļoti gaidu. Man liekas, ka katru gadu tiek publicētas. Publicē. Jā. Tajā balsojumā gada sportists nebija vienīgā nominācija. Bet varbūt šī bija ļoti laba stratēģija, lai uztaisītu kontroversiālu pasākumu, lai nākamgad skatās. Man liekas, ka iepriekš ir bijuši labāki mēģinājumi. Nezinu. Jo Twitterī izredzēja 3 ierakstus. Veseli 3 ieraksti bija. Kas nav tur oficiāli konti. To, cik skatās televizoru, parasti pēc TV reitinga nosaka. Es zinu, bet cilvēks sirdis. Bet cilvēks sirdis. Komentēšana ir, ko jums būs tas reitings, ka es skatījos tur 6 minūtes runā, ko dāma sēž TikTokā. Es skatos to šovu vai es skatos TikTok. Kā jūs to izmērat tagad? Mēs to nemēram. Mēs tieši konkrēti to nemēram. Nē, var jau būt, bet es joprojām gribēju redzēt, ka ir iedots vienam. Un es joprojām uzskatu, ka kāds tev var būt attaisnojums, ja tu esi Ziemeļamerikā, ja tev nav absolūti, nezinu, liels ģimenes problēmas, ka tu nevar 30 sekundes vai izbraukuma laikā, kas bija sākumā, kad viņam prasīja ierakstīt viesnīcā 30 sekundžu, paldies, vai mājās vēl labāk.
Varbūt viņam nebija vienkārši cilvēks to Telefons bija izlādējies. Jo telefons visu laiku bija izlādējies. Nē, viņam nebija tam, kam iedot to telefonu. Varbūt līdz viņam ziņa nenonāca, ka viņam tas jādara. Nu, tādi ir baigi interesanti tie Tad cilvēki. ir vēl interesantāk, jā. Nu, viņš nezina. Ar kuriem komunicēja? Nē, vai tā ziņa līdz viņam nonāca vai nē. Nē, tas būtu vēl interesantāk, ja tie cilvēki atļautos viņam ziņu nenodot. Man liekas, tas būtu vēl interesantāk. Nu, nezinu. Bet tas ir tā kā, to es teorētiski tādas situācijas ir, kad ir kaut kāds slavens cilvēks, nu patiešām superzvaigznes, un viņam ir tie cilvēki riņķī, kur tu mēģini tikt pie tā superslavenā cilvēka caur citiem cilvēkiem, ar kur tu vari pataisno sakontaktēties. Un ka tas cilvēks, ar ko tu esi sakontaktējies, tā kā tev pasaka, jā, ok, es paprasīšu, bet viņš tā kā domā, ka tā ir stulba lieta, ko prasīt tam cilvēkam, viņš nemaz nepaprasa, un tev pasaka, lai viņš pateica, nē. Kamēr tas nav bijis. Bet vai tu paprasīji Felipem? Es teicu, ka es neteikšu, ar kuriem cilvēkiem runāju, lai vienkārši nesanāktu tā. Vai prasīt Felipem? Nākamgad mums ar tevi varam komunikāciju organizēt. Tu Vai tu atradīsi būtu īstos vēl cilvēkus. viens posms? Nu, zin kā, bet galvenais, ka tu uzskrīt, kā Vai saka, ne? virsū. Nu, kas tur ir? Stāst. Skaidrs. Viss? Vai ne? Nu, bet gala rezultātu nav. Gala rezultāti nevajag. Mums interesē tikai rezultāts. Par rezultātiem. Tā, kungi, es jums izstāstīšu, kādi tad ir tie kriteriji, lai varbūt mēs nākamgad kā Face of komandu saņemtu. Garu žurnāļogas. Aiziet. Tu Vai mēs tehniski to tās rāki. izpielāgosim? Pagaid. Izvērtējot pretendentus, vērā tiek ņemti šādi kriteriji. Tēmu aktualitāte, nozīmīgums un dziļums, daudzveidība, analītiskās pieejas izmantošana. Ir. Viss ir. Mums Katru ir nedēļu. Pasaules čempions īstenībā ir regulāri zīmē. Kur vēl lielākā? Pagaid, un mums ir ar disciplināru komisiju. Jā. Okay. Es saprotu, katru Sorry. nedēļu Jā. mēs runājam par aktuālo. Jā. Katru nedēļu. Tā. Žurnālista veikuma atbilstība augstākajiem žurnālistikas profesionalitātes un ētikas standartiem. Kur ir problēma? Nu, labi, laiku pa laikam mēs nolamājamies. Un, nu, varbūt, Tu to uz sevi ņem, bet uz vidējo, kā saka, aritmētisko mēs turamies. labi, uz video aritmētiskā mēs droši vien esam virs vidējā. Pasniegšanas kvalitāte. Tur vispār nav Nē, nu diskusija. 10, 8. Nu, mēs varam pāriet varbūt kādienas 4K. Iespējams, Tāda iespējams. kvalitāte uz tevi. Stila un satura originalitāte. Mēs bijām Ziemassvētku cepurē, Ziemassvētku raidījumā jaungada. Mēs Sorry. bijām pirmie, kas green screen izmantoja. Mēs green screen izmantojām. Jā, pirmie. Visi sāk kopēt mūsu. Eģu visu laiku tur mikrofonu rokā. Es Stils atvainojos. Jā. no rajons. Vai mums bija Svetlāns ēšanas? Tāds oriģināls saturs. Oriģināls mēmes paštaisīts. Nākamais varētu radīt pat nelielas problēmas. Tehniski labākais hokejs Latvijā. Kurš ir? Kurš ir? Kurš tavuprāt ir labākais hokejs Latvijā? Nu, es sēžu tev. Nu, no aktīvajiem. Saki, kurš ir tavs favorīts? Pātņa, nu. Spēja ievērot objektivitāti. Te varētu rasties tāda neliela aizsardzība. Bet kāpēc? Piebremzējumi. Kāpēc mēs nevarētu uzskatīt to, ka Bāķņa, kurš iepriekšējā sezonā cīnījās par rezultatīvitātes, kā saka, līdzvērtīgu sniegumu ar Rudolfu Balceru visu sezonas garumā, nevarētu būt labākais Latvijas hokejists? Jā. Tur jau tā lieta, ka varētu. Jā. Viņš vienkārši aizstāv to līniju, viņš tic, viņš redz, un viņš prognozē bronzas medaļas. Neaizmirsīsim to. Jā. Tas gan. Nu, un tad vēl ir tēmas sabiedriskā nozīmība. Es atvainojos, ja mēs neieliekam epizodu laikā. Man ļoti daudz raksturzīmes. Sabiedrība tad ir aizskaitināta. Jā. Par sabiedrību. Labi, protams, ka vakar tas pasākums, kā katru gadu viņš sākās. Kur mums ir jāsūta mūsu communities, pie kā nākamgad jāsūta? Es tev Kurš iedošu kontaktiem. Izvēlās ko? Nu, kurš Twitterī jātago, lai mūs liek nominācijā gada žurnāļugas? Ines Vaidara. Dzirdējāt visi, jā? Tā, bet pasākums tā tad cirkā uz vietas sākās kā parasti. Paga, viņam mērķis tagad ir. Sākam. Viņam ir tagad ir mērķis. Tas ir gads laika, šo pašu laiku mēs ar ķieģeli saņemamies. Nelamājas. Es mēģināšu nelamāties šajā gadā vairāk, pārāk daudz un pārāk štangri. Pasākums tātad sākās 7. televīzijā, tas tika rādīts 9. vēlāk. Nē, nopietni. Surprise. Labojāties, nebija tekstiņš tieši raida. Paldies Dievam, es atzīšos tajā gadā, ka bija tiešai pašam bija šī kauns. Sveškauns, jā. Kā arī pagājušajā gadā, Tom, kad tu biji, cilvēki ienāk iekšā, viņi parakst, ka viņi tā kā neizpaudīs līdz TV translācijas noslēgumam vai līdz tam brīdim. Jā. Un vēl pirms sāku filmēt, es arī izgāju ārā, es tā kā atgādināju, vēl pateicu, tā kā
lūdzu fotografējam, bet fotografijas un laureāts paziņojam pēc tam, kad arī TV skatītāji ir jau uzzinājuši, kas ir saņēmis kurā kategorijā balvu. Liepājs skatos jūsu virzienā, ir bijuši gadījumi. Tur visi pasmējās. Kā jūs domājat, kurš bija pirmais, kurš noplīs un ielika? Ko Liepāja nopietni? Nē, Liepāja nelika. Liepāja nevinēja šogad. Viņam nebija ko likt. Ķirsis? Nē. Domā augstāk. Rinkevičs kungs? Jā. No way! No way! Valsts prezidents, es saprotu, viņam valsts jāvada. Daudz svarīgi atbildīgi darbi. Dabi viņam PR komandas nav, ja? Bildi nevar bišku vēlāk tā PR komanda ielikt. Un es redzēju, ka viņi ir zālē, viņi dzirdēja, bet viņam... Viņi tevi ignorē. No 9:08 tvīts, kamēr notiek balvu pasniegšana ceremonija TV3 LV, tikmēr jau pilns ar balvu ieguvējiem pazūd man pārsteiguma moments. Žēl. Nu, tas pilns, es nezinu, es redzēju tikai Rinkeviču. Kurš bija ielicis, es nezinu, kurš vēl bija ielicis. Kaut kas jāmaina, Kad tiešraidē tam visam ir jābūt. Es uzskatu, ka tas notiek tiešraidē. Jā, un tās nominācijas, pateikoties sportisti izdara, Ziniet, pastāstīt kaut ko. Forši, ka tās slavnības pastāst, bet, nav tāds hypes, ka viņi kaut ko baigi darīt uz dažiem bija. Es neatceros, kurš, bet kāds tur pateica, jā, malacis. Es neatceros, kurš tas bija. Jā. Nē, viss ideālāk jau būtu, ka mēs jau esam to runājuši, man liekas, pagājušajā gadā, kad ir tie video, kur tu redz, ko viņš ir darījis. Kad tev ir pieteikums, tā kā viņš sasniedz to, un ir video, vai ne? Bet, tos video... Pat pieteikumu video, pat fočens būtu bijušas foršas vairāk par vienu un pastāstīt. Jā, jo labi skaidrs, visi redz, ka Balīnskim ir Stanley Kausa rokās, bet, piemēram, ko tieši sasnieguši tur, es nezinu, arī par pārējiem mierīgi varēja stāstīt. Ar U20 volejbola izlase par 13. vietu un kvalificēšanos. Jā, par kvalificēšanos. Piemēram, parādu izlasu, iedod bišķiņu to insētiņu klāt. Arī par tiem, kas netiks. Jo skaidrs, ka tas, kurš ir uzvarējis, tas dodā. Tur ir daudz idejas, ko varētu uztaisīt interesanti, bet citreiz. Mums jāiet producēt. Mēs balvu gribam dabūt. Es atzīšu, man bija prieks, ka... Iedot ķieģeli. Tur nedrīkst. Kā viņš nākamajā gadā iesim paņemt ķieģeli vai nekā viņš vadablāks? Kā žurnaļūgais. Tev ir jāparakst, ka tu nepiedalies. Bet, kur mani uzklausīja, man liekas, labi, ka uzklausīja. Bet tas bija tā vairāk domājot par TV translāciju. Pirms balvas pasniegšanas tie, kas bija uz zāles vietā, es tā kā vēlreiz pieminēju un kaut ko par viņiem pateicu, lai viņus parāda teļukā. Jo kas man likās citus iepriekšējos... Teorētiski pēc plāna vajadzēja parādīt. Es nezinu, vai visus parādīja, bet pēc tam, ko es redzēju atkārtojumā izgriezumā, tur rādīja. Tās pirmās reizes, kad tu pieteici, jā, man prieks, ka es te redzu to, un visu laiku kameras tevi ir. Tad, ko var pateikt? Loha nulsa. Loha nulsa. Viņa pateica, jā, kas par labi, viss kārtībā, tas ieteikums ir labs. Un tad... Nē, bet zin kā, tas pat pirms tam bija ar operatoriem busā tā kā pateiks. Ir saraksts, būs tādā sarakstā, viņi sēž tur un tur. Tā kamera uz turien, tā kamera uz turien. Praksē, teorijā. Fantastiski būs. Žēl, ka praksē nebija. Bet iepriekšējos gados, ja tu esi nominēts, tu esi atbraucis kā sportists, bet tu nedabū balvu, tev var likties, ka tu esi pat tukšo vispār atnācis. Jo tev pat nekur nekādā mirklī nepiemina, pat teļuku neparāda. Man liekas, ka to tā kā vajadzētu izdarīt. Žēl, ka neizdarīja, kā Rihards saka, bet kaut kur, kur es redzēju, tur sanāca. Varbūt vēlāk bija vienkārši tas runas. Tas, kad iegājās. Tas bija un TikTok laiks bija. Man bija bail par to, jo operatori bija Braļukas no Lietuvas. Viņi tur. Ernestu Zaibaldu vajag. Ko vajag? Nē. Tā. Skaisti. Eleganti. Edži, tavs viedoklis. Nē, Edži, zini, pasaka, lūdzu, godīgi. Cik svarīgi ir iegūt šādu balvu sportistam? Tu esi dabūjis gada balvu sportā, tā bija. Par paraugu. Jā. Ļauj padomāt. Es nebiju klāt, es biju prom. Bija sezona, loģiski, protams. Es atceros, man sievai tas bija ļoti liels pārdzīvojums, jo viņai bija jāiet pakaļ. Viņa reāli negribēja iet skatos. Viņa bija satraukusies, ka viņai kaut kas tur jārunā un jāiet pakaļ tai balvai. Man viņa stāv mājās godu vietā ielikt tā balva. Kaut kādā mērā jau ir patīkami, ka man to iedeva, bet tā pavisam godīgi bija, nebija.
tā kā tā. Tā kā porziņiem, ja? Laikam. Bet, Kristapam arī sievas nav. Zin kā, tas arī es pieļauju, kad ir atkarībā no tā, kādā sporta veidā tu esi. Ja tu esi individuālā sporta veidā un tu esi tā kā pats par sevi, un tu tā kā dabū balvu par to, ko tu esi individuāli sasniedzis. Manā uzturē hokejā grūti ir saņemt individuālu balvu par to, ko tu dari kopā ar vēl 20 cik tur cilvēkiem kopā. Un, tā grūti varbūt novērtēt to, es nezinu. Jo, manuprāt, hokejs vai basketbols, tas ir komandas sporta veids un tas pats porziņš. Jā, individuāli viņš tur spīd pasaulē, bet ko viņš darītu, ja viņam nebūtu laba komandas biedra? To mēs redzējām Vašingtonā. Diezgan labi spēlē. Tāpēc, nezinu. Tikai komanda neuzvarēja. Pagaidi, komanda neuzvarēja. Man liekas, ka vissvarīgākais ir to federāciju pārstāvjiem. Un to federāciju, to sporta veidu pārstāvjiem. Kad tieši no tava sporta veidu tu dabū to balvu, tad atkal viņiem ir instrumenti, ar ko tur iet, kaut ko prasīt, popularizēt un tā tālāk. Pašiem sportistiem, vismaz mans viedoklis, ir tāds, ka, nav tik traki tas svarīgi. Varbūt es tā kaut kā no savu viedokļu. Varbūt tas gada sportists jāsadala vēl sīkāk. Nē, bet katrā sporta veidā individuālais sporta gada sportists un komandas labākais. Mazā sporta. Katrā taču ir sporta veidā vēl atsevišķi balvas. Futbolā. Jā, bija futbolā nominēta vakars, bija riteņbraukšanā, volejbolā. Latvijas gada balva hokejā arī ir sezonas beigās. Basketbolā viņi pasniedz balvas. Gadu kaut kā tur izlaida. Pēc bronzas jau taisīgā, ka tikai. Griezās. Bet, jā. Es nemaz neredzēju vakar, jo man bija jāstrādā. Man bija Šveices Nacionālā līga ļoti tāds piesardzīgs aizsardzības hokejs. Ažoja ir iemācījušies spēlēt aizsardzībā, to es vakar sapratu. Tas ir slikti, jo vairs nav jautri. Nē, ir jautri, tur vēl ir visas lietas, bet tur tāda cikstēšanās vakar bija diezgan ilgi. Nekas, tu nenokavēji arī priekšnesums, kas bija ļoti slikti noskaņoti. Vismaz pirmie divi. Ko es varu teikt? Kādam jāstrādā? Kaspars arī strādāja tikai klātienē. Kas tad tas par darbu? Viņš jau tik runā. Tev nav cilvēki tā teikuši iepriekš? Nē, īstenībā par šito nē. Par šito man pirms tam padomāju, ka tā nesatraucies, nepārlasu. Tad viss ir sportisti. Ir taču sportisti. Zināt. Šis jau bija tas vieglais gigs, jā? Zini, ja būtu jāvadīt trīzvaigžņu balvu sportā vai, nezinu, Lielo Kristapu kāds, papšīt, kas par Lielo Kristapu grib vadīt. Un, ja es kaut kādā dzērumā pateiktu, tad, man liekas, nedēļa pirms tam svīst un vienkārši pārlasītu katru vārdu, kas tur ir. Tu pagājušajā nedēļā biji sašuts, ka tev scenārija nav. Pagājušajā nedēļā es biju sašuts, ka nav scenārija, jo pagājušajā nedēļā es gribēju. Tā tad nav tā, ka tu pavisam neuztraucies vai... Viņš bija uzmanīgi, aizdomīgi piesardzīgs. Es biju aizdomīgi piesardzīgs. Cik daudz es varēšu improvizēt? Varbūt pat vieglāk nav scenārija. Tad... Nē, ja tev nav scenārija, ko iegaumēt, tev nav ko aizmirst. Tu nevari kļūdīties. Tev jau tikai vajag tos Q-kārdus tā, lai pasaka, tūlīt būs reklāma. Un tagad, cik viņš sajauc tos kārdus? Tev ir 5 minūtes laika. Viņš sajauc tās kartītes. Un gada sportists! Uzreiz pirmā nominācija. Ding! Tās būtu interesanti. Sākt uzreiz. Tas nebūtu nekāds fails tāpat, ja tas ir ierakstā. Vidīgi tas, ka cilvēki varētu pēc tam. Okay. Tas bija tas, ko es bezināt. 2, ok. Nē, bet tā būtu diskusija visa raidījuma laikā. Kāpēc 2 balvas un cilvēks runāt par to? Diskusija, un tad tu pasaki vārdu disks, un es uzreiz atceros vienu ļoti svarīgu jaunumu, Kaspar. Par disku golfu. Mums taču ir, ir kandidāts. Mums būs face-off turnīrs jātais. Jā, pareizi. Man Linārds Feldbergs pēc iepriekšējās epizodes Instagramā uzrakstīja, viņš spēlē disku golfu, viņš ProParka Vīklijos 2 aizvadītajā vasarā ir bijis vienā kāpus goda piedestāli, izcīnot 3. vietu, un viņš teica, ka pēc sezonas labprāt uzspēlētu. Es nezinu, mēs varam tad saprast, kas mums face-off komunā ir spēlētāji, un varbūt, ka var turnīru patiešām norganizēt. Linārds teica, ka viņš būtu in. Es esmu vienreiz uzmetis. Derēs. Tu ieskaities komandā, visi ir pelnījuši. Tev kaimiņš spēlē.
Jā, es pagalmā viņam mētāju tos diskus. Nu, un kā? Ir pienācis laiks pa īstam iziet vienu aplīti. Sarunājam laiku, datumu, tāpat kā ar Daugavpils braukšanu. Solim tos. Šito es varētu pats organizēt. Ja jūs sakat, ka jūs diskus viņš iedeksies uzspēlēt. Man mājām ir tūmā kaut kas. Ir Salaspils. Salaspilī, bet tur būs skečī. Ikšķulē ir. Nu labi, Ikšķulē. Es nebraucu. Es tur ar riteni šo tad braucu. Es uz Ikšķuli. Mēs ar to esam pārāk lieli pro par to. Laukumu. Tu domā tikai par savu dzeršanu, ka tu mājās varēsi laicīgi tikt mājās. Tā lai es ar riteni varu aizbraukt. Salaspilī uz vilcienu arī var aiziet. Kājām varētu nākt, nav tik. Nē, Salaspilī problēma tāda, ka tā trase, tev varētu nebūt fani tur gar to Daugavpili, tu 100 punktu kaut kādu disku upē Mīnus iepludināt. 40, 60 eiro varētu noteikti aiziet. ar taviem diskiem spēlēt. Nu jā, tieši tāpēc es saku, tur labāk, nē. Tāpēc. Mēs tepat Rīga, nu kaut kur pie Rīgas varam. Meža parks, klasika. Meža parks, Ērcītes palasīt. tur varam. Baložos. Tur es esmu metis, tur jau es zinu. Jānoskaidro, cik hokejs to spēlē. Jo golfu spēlē daudz. Es zinu vēl vienu. Disku golfu. Kas vēl? Hokejs, kas spēlē disku Es golfu? pēc tam pateikšu. Kāpēc negribu tagad teikt? Nevarēja? Nē, nu, šeit negribu. Nē, tur ir, pagaidīsim. Ok, labi. Tā, kas vēl mums arī pārunājums. Labi, bija tom kaut kāda nominācija, kur tu tiešām biji pārsteigts, ka wow, negaidīju. Nu, labi, skaidrs gadu sportists, kad iedos 2. Nu, tā bija tā lielākā intriga, kuram no diviem iedos beigās. Pārsteigums, ka Ļonai neiedod. Man vienkārši likās, tā gan ir vienkārši liela dzīves netaisnība joprojām, ka mēs viņu nemīlam, bet kā es iepriekš teicu, nu, mums ir sava kritērija valstī. Un mēs esam diezgan ilgi ar labu atmiņu valstī, un mums nepatīk apsaukā māti, un iespējams, ka tur vēl ilgi būs, nu, tā kā viņai jāizcīna savu vietu. Un, ja izstājās Austrālija Open pirmajā kārtā, tas neuzlabo situāciju. Bet tas bija tik aizraujošs mačs. Ej, tu nost. Kāds skatījās Aļonas spēli, kā viņi izstājās pirmajā kārtā. 5 mačēnas atspēlē. Tu notic uzvarēji. Nonāk taibreikā. Viņi uztais dubultu kļūt. Paldies un beidzam tenisa spēlē. Tik krūti vienkārši. Viss notiek. Tur 20 minūtēs. Viss notiek. Es ceru, ka es kļūdos, bet man liekas, ka tajā špikerī, nu, kur sportistam bija ierakstīts sasniegumu, ko 24. gadā viņi ir sasnieguši, pie Aļonas bija minēts dubultspēlēs Austrālijas Open Grand Slam fināls sasniegts, bet nebija minēts, ka US Open uzvarēja dubultspēlēs. Gan jau, ka es kļūdos. Jo nominēja laikā, kad US Open vēl nebija beidzies? Nē. US Opens ir septembris. Nē, bija oktobrī nominēta. Jā, izvirzīšana. Jā. Bišķiņ vēlāk vajadzētu būt, ka bija jau beidzies. Jā. Nu. Labi, paciem šeit arī 2 jautājumus. Mēs iepriekš runājām, kas ir jānotiek, lai Latvijas U20 hokeja, labi, kas citiem nebūtu jāizdara, lai Latvijas U20 izlase saņemtu ķieģelīti. Un numur 2, Mārtiņš Sēskis piedalās 6 posmos. Kas viņam ir jāizdara, lai viņš būtu nevis tehniskajos sporta veidos, bet gada sportists Latvijā. Cik posmos un kā ir jānofinišē? Sēskam, lai būtu gada sportists. Jāstāsta kaut kāda mazā trasīta. Jāuzvar. Bērniem. Vienkārši vienā posmā jāuzvar. Nu, es domāju, tad automātiski izredzes ir liels. Mums patīk medaļi un piedestāli. Un tad vēl šogad 6. Vismaz. Šogad visi. Nē, jā, bet to jau paziņos. Un tad cīņa par reālu piedestālu, nevis 9. 8. Sezonas garumā. Man liekas, tad jau arī ir. Tas tomēr ir viens no sarežģītākajiem sporta veidiem pasaulē. Nav jautājumu. Un U20, turnīrs jāpārceļ uz citu laiku, lai dabūtu. Nē, šitas ir ieskaitās. Es jūs nominēšu, tur nav jautājumu. Bet aizmirsīs jau. Toms neaizmirsīs. Tīci man, es uztaisīšu reklāmas kampaņu tūlītās nākamās sezonas beigās. Septembrī jāspēlē U20. Toreiz, ka bija augustā. Nē, U20 ir jāspēlē tad, kad viņi spēlē. Tad ir brīvs dienas vienkārši sanāk. Reiz mums atkal patīk skatīties tajā Ziemassvētkos. Es skatos šautrus un U20. Man tas ir. Tas ir tā tradīcija. Jā, tu neaiztiec man tradīciju. Ziemassvētkos tas ir, Ziemeļamerikā tas tāpēc arī tā notiek, ka tur ir lielās brīvdienas un visi dabū iet uz hokeju un skatīties pa televizoru, milzīgi āžiotāži. Tas viss ir baigi smuka, bet no otras puses tiek strādātiem tā kā svētki izpaliek. U20 nominēti būs.
U20 tajā nominantu sarakstā beigās būs. Jautājums, ko izdarīs pieaugušo hokeja izlase un ko izdarīs basīšu izlase Eiropas čempionu? Vienkārši 2 jautājumi. Nu, labi, tu domā, ka U20 var pretendēt uz to ķieģelīt? Bija volejbola izlase ar 13. vietu. Starp nominantiem. Es domāju, vai viņi var pretendēt tā kā reāli uz uzvaru. Jā. Okay. Pēc reitinga liekas, ka jā. Aizmirsīs līdz tam laikam. Nu, tā ir lielākā problēma. Aizmirsīs. Es tagad domāju, kas... Jo es domāju, ka būs nominēti. Nu, jo visticamāk, ka nominēti būs basketbola izlase, hokeja pieaugušo izlase. Tad ceturdaļfināls jāsasniedz droši vien, lai tiktu nominēti. Latvijas hokeja izlase tiks nominēta anyway. Tu nešaubies par to. Nē. Toreiz bronzu izcīnīja. Jā, mēs viņu sagaidījām tomēr pie brīvības pieminekļa. Ko tu vispār saproti? Protams, ka viņš nominē. Nē, nu noteikti ir kaut kāda izlase, kas... Atmiņa ir katru gadu tajā gadā. Ir izlase, ko mēs droši vien tagad neiedomājamies. Gada balva labākā Latvijas hokeja izlase. Čīks laižam, gatavs. Tad pārējie. Es ļoti šaubos, man atkal liekas interesantāk, kā domā, ja RFS atkārto identiski to pašu. Nē. Vai ne? Ir tā sajūta, ka ja viņi atkal sasniedz UEFA Eiropas līgas pamatturnīru. Prasīs uzvaru. Jā. Tā ir problēma. Nu, es, protams, ceru, ka tur vispār bez variantiem mēs nākamgad šī būs tā nominācija, kur mēs sakam, Latvijas basketbola Eiropas čempionu tituls, tā kā viss easy cheesy. Tā es to redzu savā ideālajā pasaulē. Grūti. Nu, skaidrs, ka grūti. Kurš teica, ka būs viegli? Tas skaidrs, ka grūti. Bet es tā savā ideālajā pasaulē uz to ceru. Saskam, zin, kur ir problēma? Man liekas vienkārši, lai sasniegtu tos piedestālus, lai, kā Eģis saka, izcīnītu uzvaru kādā no posmiem. Tačku normāli vajag. Tačku vajag cīt. Man vienkārši, cik es super virspusīgi sakoju līdz rallijam, pateicoties droši vien arī Mārtiņam un Renāram, vai ne? Tagad vairāk, bet, liekas, ka tā, Ford komanda salīdzinot ar pārējām 2 komandām, nav tik spēcīgs pretendents. Viņi ir pastrādājuši kārtīgi pa ziemu. Tik ļoti, lai formā aiziet no komandas. Cerēsim. Viņam bija aizdoms, ka būs pārāk laba mašīna. Viņš saprat, ka viņš teiksies prom. Nē. Bet, saskam, 5 no 6 posmiem ir grantinieki un ziemas rallijas sākumā. Tas ir, tā kā... Viņam pašam pats viņš teica, ka viņam tā kā mērķi šajā gadā arī to asfaltu ralliju mēģināt apgūt. Bet tas, protams, būs mazāk līmeņa sacensībās, lai nākotnē viņš justos arī gan labi, droši vien visspēcīgāko konkurencē. Jā. Tieši tur, man vismaz tā liekas. Mārtiņš gan vakar bija ļoti priecīgs. Viņš ārkārtīgi smaidīgs staigāja apkārt un tā. Tehniski, tu vari uzlikt fonā to NHL video. Jā, tehniski, tu pat eļu skaties, tev gribēju paprasīt. Cirkā vispār tie plāni. Tu atceries, kā bija pirms tam Hanzas Peronā? Ja man liekas, ka cirks ir labāka vieta nekā Hanzas Perons. Jā, ja es te kaut ko pa vidu darītu. Tā kā esat jūs 2 maliņā, ķieģelīts un mikrofoniņš. Un milzīgs aplis. Tā kā waste use of space. Atsūt naudu nākamgad. Tu prasīji, kas jādara. Tu nākamgad vienkārši naudu aizsūt organizatoriem, lai budžets ir lielāks. Un kāda būs atšķirība? Būs budžets, varēs kaut ko arī atļauties droši vien. Ko tieši? Kaut ko ar ko idejas, kam es dodu to naudu. Man vajag idejas. Tev vajag idejas. Nevis, ka es dodu idejas, tad... man dod idejas. Labi. Es atvainojos. Tā, kas vēl? Izlies to vidžiku, lūdzu. Tur ir ļoti skaists vidžiks. Pēc tam būs viens baneris, kas droši vien būs jāpieliek pie arēnas griestiem. Tā, pagaidiet. Man tagad jāprecizē, kurš cilvēks tas bija. Bet bija unikāls gadījums Nacionālajā hokeja līgā ar manu mīļāko pēdiņās hokeja komandu, kas man nekad neliek vilties Buffalo Sabres. Šodien uzvarēja. Jā, paskaties. Un tur ir cilvēks, kurš hat-triku iemetis savu pirmo karjerā. Apsveicam. Rēns Maklauds. Viņš iemeta savu pirmo hat-triku. Labi, pēdējie bija tukšos vārtos, tā kā ne līdz galam tukšos vārtos. Opā. Tā, kaut kas jau. Runā. Tu skatos, ka tu vēl centies. Ar vienvārdu sākot, spēle bija ļoti interesanti.
3-0, tur bija 3-2, tad beigās 4-2 gala rezultāts. Viss skaisti. Tā tev beigas ir, jā. No, jā, mums te uz... Tūdaļ sāksies no sākuma. Ball takes Thompson off the bar. It's there for McLeod, and his stick is snapped in half. Es mīlu šādas epizodes, kad aizsvērts iet līdz galam. Brents Burns to izdarīs vienmēr. Bet prikals ir kur? Viņam ieskaitīja golu. Nu, loģiski, jo tas ir tā kā pārkāpums. Jā. Jā. Tas ir viens, jo goli ieskaita. Un viss kārtībā viņš nopelna hat-triku savu pirmo karjeru. Tā ripa, viņš nedabūja ripu vārtos, bet Burns viņu spēlētāju vārtos. Ripsēdi. Un tagad tu uzliec nākamo, aiziet šis līdz galam, un tad uzliec to nākamo bildi. Pirmā komanda, kas ir guvusi vārtus 20 minūšu periodā, neizdarot nevienu metienu pa vārtiem. Kopš statistikas sākuma. Viņi 3. periodā 0. Neko, viņi neuzmeta nevienu reizi. Un tas, ko viņi meta, trāpīja pa pārlikt. Un pēc tam nākamai pa stabu. Vienalga, otrs, tas beigās nebija metiens, bet goldu ieskaitīja. Pirmā reize. Šitādu baneri stabili jāceļ augšā pie griestiem. Es nezinu, man liekas, kurš vēl kaut ko tādu sasniegs. 0 metienu uzvara un gols ieskaitīts. Afigeķi. Jā. Esam šīs dienas. Bet vienmēr hat-trikos arī piemin to, vai tas ir pilnvērtīgs hat-triks vai nē. Ir original hat-triks vēl labāk, jā. Nu, šis, laikam, ka nesanāk, jo nesanāk, teorētiski ir, jā, bet neiemeti. Kāds ir original hat-triks? Tā kā vārdsargs ir vārtos. Un vēl ir tas, kā viņš un kad tu 3 pēc kārtas ir iemet, kad nevis tā, ka tu esi 1, 6 vai 9. Ka tu esi 1, 2, 3 vai 2, 3, 4. Nu, tā kā čik-čik-čing. Basīti ir perfektais triple-double. Tas ir, ja tev ir triple-double un tu esi trāpījis visus izmestos metienus, respektīvi nevienu metienu, es aizmetu garām un tev nav nevienas kļūdas protokolā. Tāda ir bijuši tikai 3 NBA. Russellam Westbrookam. Vakar Balcers bija tuvu, lai būtu hat-triks Čempionu līgā. Ui, Balts Čempionu līgā. Redzēja, ka uzspēja? Neredzēja, bija aizņemts. Čempionu līgā Balts izdarīja diezgan lielu soli, lai viņi spēlētu finālā. Nu, man liekas, tur finālisti skaidri. Finālisti ir skaidri, bet atstāsim vietu brīnumiņam. Neticu, ka tā nenotiks. Tur 5-2, jā? 5-2, 6-1. Jā. Tādas lietas neapgriežās ar Indiju. Nē, diez vai. Tātad Cīrihi pret Firestad. Zviedrija, Šveice atkal finālā. Jā. Surprise. Kad 2 spēcīgākās līgas atkal dalīs trofeju. Te mēs atgriežamies laikam pie tā, ko es visu laiku par Ženēvas teicu visu sezonu. Kad viņi ir čempionu titula cienīga komanda. Un tagad pusfinālā, 2. periods, 0-6. Tas liek aizdomāties, ka viņi varbūt arī nav čempionu pretendenti. Ja nav otro periodu. Jo viņi nevar svarīgā spēlē savās mājās dot pretī Cīrihai. Bet tur es teicu, ka tur viņi ir smieklīgi Ženēva. Kaspars Zigāts tur stāsta sekojuši. Ženēva atlaida savu treneri, jo visu laiku bija pārmetumi no vadības un no līdzjutējiem, no apskatniekiem, ka slikts treneris, ar kuru viņi iepriekš izcīnīja čempionu titulu, viņš ir slikts, viņš jāmet ārā. Kado. Izmet Kado ārā, un tagad paiet, cik tur kaut kāds brītiņš, nezinu, mēnesis pat nav pagājis, un tagad ir pilns virsraksts, vienkārši vēja lapot cauri Franciski runājušā daļā Šveicē tās lapas. Mums ir treneri, bet mums nav boss. Viņi atstāja asistentu kā galveno, un tagad to tur ēd ārā visu laiku. Bet, saprot, tas sastāvs ir tāds, kur jāiet pēc titula. Viņi play-in zonā. Kaut kad paviesojās, kaut kad iziet ārā. Tur ir Hartikainis, tur viņi rantu piesaistīja sezonas sākumā. Tāda blīce, kas naudu arī negluži neskaita, bet tuvu tam Franki ir. Un tad viņi tirgojās, un viņi nevar ielīst play-off zonā. Viņi nevar ielīst no play-off zonā aizmirstam. Play-in zonā viņi nevar ielīst iekšā. Labi, tiks play-inā, izdosies veiksmīgi play-offos nospēlēt, visu aizmirsīs. Nākamais moments, viņiem ir 47 punkti, izkrišanas zona 5 punkti zem viņiem. Lugano komanda. Stop. Tu zini, kas ir Lugano jaunais galvenais treneris? Anglijas futbola Premjerlīgas tabula. Kas tur ir Manchester United? Manchester United. Nākamais stāsts ir tā tūs atvērš vaļā. Es saprotu, ka viņi apstiprināja speciālistu no Vācijas vārdā Uwe Krups. Un tas cilvēks prot sakārtot aizsardzību, tas cilvēks prot sakārtot strukturētu hokeju. Jautājums, vai to var izdarīt ar Lugano komandu, kas ir ar ar tādu sirdi un garu. Jā, Žoā varēja salikt pa plauktiņiem. Ir viņas atnāca un viss salikt pa plauktiņiem. Es domāju, ka Krups varēs arī
mierīgi Lugano salikt pa plauktiņiem. Te jautājums ir cits, vai viņš pagūst to izdarīt vēl līdz sezonas beigām. Jo, ja vajadzēja mainīt, tad tur ir mainīt Lugano? decembrī. Viņi ir 13. tieši. Teko sakārtoja viena komanda pēdējā vietā, un tagad priekšpēdējā plāno sakārtot. Un Lugano... Šajā sezonā cik treneri nomainīti? Ļoti daudz. Tā nav bijis nekad. Nē, Šveicē tā nedara. Jā, Šveicē tā nedara cilvēki. Un tev kādu darbu nepiedāvā, tur tā nepiedāvā. Vai nav nelieši? Man jau te pietiekami daudz darba. Viņš te cilvēkiem var piedāvāt darbu. Citiem viņš piedāvā darbu. Tā kā tur ir aizraujoša situācija, rīktīgi skaista situācija. Jo kā sanāk, kā Žoā nomainīja treneri, tagad Lugano, Ženēvi nomainīs treneri Ambrī, es domāju, tur ir laika jautājums, kad tas kaut kas... Nē, es neticu. Tiešām domāju, ka viņi tam vietējiem čalim. Es pieļauju, ka vakar bija tā spēle, kad var būt kāds aizdomātos. Viņi paņem viesos vinnēja bērnu. Kaut kā vienmēr tas cerēda izlien ārā no sarežģītām situācijām. Varbūt arī, ja pareizais piedāvājums ir treneri, varbūt arī Ambrī nomainīs, bet skait tālāk. Rāpers vēl ir nomainījis treneri, Frīburg ir nomainījis treneri, tālāk, kas mums tālāk, Cīrihē ir nācies nomainīt treneri, un pārējiem ir palicis. Nežēlīgi daudz. Jau pats, ko es gribēju apstīties? Es aizmirstu. Es atdevu Matuļu kungam savu Latvijas avīzi. Man tagad nav sitiens. Gribēju iziet cauri balsojumam gada sportists, gada hokejs pagājušajā gadā. Hokejs tieši? Jā, apsiesiet, var kaut kur dabūt pilno sarakstu. Bet es atceros, ka Eģi tu ieliki, kā saka, vārtu vīru kolēģi, ka numur 1 gada labākais hokejs Latvijas avīzes balsojumā. Vai tu jau neatceries? Var apskatīties, ko es iesūtīju. Nē, tev bija Elvis Mersdīkins. Skaidrs. Tev bija Elvis numur 1. Es arī visu laiku teicu, ka viņš ir labākais. Arī tad, kad viņam nebija tās labākās sezonas. Pasties, vai tu var dabūt. Ja kas tad nopērc ātri vienu avīzi? 8. janvārs. Bet... Es nemaz neesmu paskatījies, kā tur beigās sadalījās. Beigās gada hokejs ir Balīnskis. Viņš Stanley Kaus. Es gan nobalsoju Bļugeru. Es saku, man šitie balsojumi ir tie, kas man visvairāk kaitina gada sportists. Ja tev ir... gada griezumā jāieliek tas iekšā. Un tad vienmēr ir viena pussezona, otra pussezona. Elvim varbūt iepriekšējā pussezona nebija, šī pussezona viņam ir vienkārši konča. Tā kā tiešām superīgi. Viņš mierīgi kotējās augšā. Tajā pašā laikā man sarakstā bija, ka 6. hokejs bija Gudis, es vairs neatceros, bet man bija 2 vārdsargi iekšā. Bija Elvis un Gudis 6. Pirmais bija Bļugers, jo viņam gan iepriekšējā pussezona ar visu to superīgo 3. maiņu, gan šī sezona, kas ir tajā slīdēs, lai būtu rezultatīvākais, es viņu ieliku kā numur 1. Balīnskis, iepriekšējā sezonā spēlēja maz, bet Stanley Kaus šozonu viņš spēlēja daudz, un tad man bija jāizšķirās starp viņiem abiem, tur tāda monētas mešana bija. Un pēc tam jau aizgāja pārējie. Tā, kaut kāda informācija atrada, ko tu gribi par to balsojumu? Viss pilna, tur ir dalībnieki, kas ir balsojuši. Tāds saraksts nav. Tad vajag Latvijas avīzi. TVNetā tas ir ielikts aiz paywall, izskatās. Mums ir kādam TVNet logins? Nē. Nav. Man ne. Šī gada aptaujā Floridas Panthers hokejs nopelnīja 186 punktus, Bļugeram 141 punktus un Daugaviņam 112 punkti. Labāko sešniekā vēl bija Gudļevskis 96 punkti, Ābols 75 un Balcers 50. 40 hokeja eksperti un mēdīju pārstāvji attiecībā 50-50. Eģi, kā domā, kur tu esi? Tu esi hokeja eksperts vai tu esi mēdīju pārstāvs? Es nezinu, kur man ielika. Es domāju, ka pie hokejistiem. Viņi visi ir vienā sarakstā. Tur nav atšķirība. Rauks, tur nav atšķirība. Tā es meklēju, kur es tur sarakstīju. Vai sakrīt ar to, ko es nobalsoju. Šī balva ir no 2018. gada. Tieši šādā formātā. Jā. Tagad atradīšu, kur ir. Un līdz šim dabūjuši ir tikai Tēdis, Elvis un Šilovs. Labi, man bija Bļugers, Balīnskis, Balcers, Ābols, Gudis, Merzikins. Vēlreiz bišķi lēnāk, var pat savējā. Bļugers tev bija 1. Bļugers, Balīnskis, jā. Balcers, jā. Ābols, yes. Gudis un Elvis. Ok. Tad no tā... Bija 2 vietas, kur īsti monēta bija jāmet. Reku šādu es biju aizsūtījis. Tādā secībā arī, ja? Jā. Var teikt? Bet tas bija publicēts, draugs mīļais. Tas ir avīzē. Aiz paywall vai avīzē.
Tātad Edžam ir Merzlikins, Balīnskis, Girgensons, Bļugers, Balcers un Ābols. Simple. Es pēc tavas teorijas. Pareizi. Kādas teorijas? Tu vēl nebija atnācis, mēs ar Edžu diskutējām par gadu sportistu, kurš tur pelnījis, ko tur mainīt, ko nemainīt. Es tik tā. Kad, tur, kas objektīvi, kas nav objektīvi. Šitādā balvā jau vispār objektīvi, kur ir balsojumi un tā tālāk. Grūti ir. Popularitāte un tā. Sēžam sāku, mums jau ir liste. Paskatāmies, cik kurš nopelna, kas nopelna visvairāk. Tas ir labākais. Viņš ir tātad visvērtīgākais. Viņš kādam ir visvairāk vajadzīgs. Viņam kāds ir gatavs visvairāk maksāt naudiņu. Pēc šīs teorijas apsveicam Kristapu. Un Elvis 2. vietā. Vai ne? Tā, ir vēl kaut kas? Kas mums šodien tehniķiem te darbi sakrājušies? Tehniķiem darbi sakrājušies. Jā, īstenībā, ja mēs kopumā skatāmies, hoķim bija ļoti laba nedēļa. Ja mēs ņemam... Daudzi hokejas spridzina. Balīnskis vispār. Labi, Edž, Balīnska golā. Vārtsarga vaina, nevārtsarga vaina. Ļoti veiksmīgi sakrit Balīnskim. Bija jāmet pa vārtiem, pārējie mainās, metiens no zem aizsarga, trāpa pa noju, vārtsargs uz vienu pusi, ripa otrā. Bet es vienmēr esmu teicis, ka jebkura ripa, kas izlido vārtsargam cauri, tāds ir vārtsarga gols. Tas, ko tu gribi pateikt, ka tu prēmā būtu atvērījis. Nav nekādu šaubu. Katru dienu! Katru dienu noķert. Atver acis un ķer vienkārši uzreiz ripiņa. Jā. Ko mēs varam atzīmēt no Eiropas hokejistiem, kam labi iet? Tu gribi Eiropu tagad izcelt ārā? Nezinu, es tik tā. Es paskatījos šodien Indrašs 7 spēles, 7 punkti. Traumaks pēdējās 10 spēlēs ļoti rezultīvs. Tur katrā spēlē punktu. Viņš ir otrais rezultīvākais visā līgā. Es gribēju teikt, ka punktu atpaliekot tikai no pirmās vietas. Kāda domā, cik viņš nopelnīs nākamā sezonā? Pēdējās 3 spēlēs punkti. Mūsu jau labi spēlē. Arī lielajās Eiropas līgās. Ne tikai mums jāatzīmē Balīnskis, bet arī citi. Bet tas traumaks būs, kā saka, Harija Vitoļiņa top listē, lai viņš spēlētu vairākumā pasaules čempionātā? Es ceru. Es ļoti ceru viņu redzēt tur tajā labajā malā un ar viņa metienu. Tur otrā pusē jāieliek ir vēl viens, kurš arī ļoti bīstams ir, lai mazākuma četrnieks nevarētu tīri koncentrēties uz traumaku. Lai citreiz, kad tā diagonāli iziet cauri, traumakam ir nedaudz vairāk laika un viņš ir nedaudz labākā pozīcijā, labākā leņķī, lai var mest pa vārtiem. Nevēlti viņš Čehijā lādē tās ripas vārtos. Tur tikai jāsaliek precīzi tie vairākumi cilvēki ar pareizajām rokām, lai ērtāk ir atdot traumakam. Plus, kā jau tikko teicu, jābūt bīstamībai vai no augšas, vai no otras puses, lai ties četrnieks nekoncentrētos tikai uz traumaku. Jo, ja viņi nosedz, un to mēs esam redzējuši, atceries, ir spēlētāji, kuri tur lādē no vienas vietas visu laiku, un tad tas mazākums vairāk vai mazāk tā kā sagriežās vairāk uz to pusi. Viņi zina lielāko bīstamību. Jā, lai tā kā novāktu to trakāko, bīstamāko metienu. Bet Slovākijā tagad viņu lika. Kaut kas tur tā līdz galam nelīmējās, bet nebija mūsējā labākajā sastāvā. Tur vajag to komplektu labu. Bet vienkārši sanāk, no oktobra beigām traumakam ir tikai 4 spēles, kurās viņam punktu nav bijis. Tikai 4 spēlēs. Nav tādas, kur tur 3 vai ne, bet viņam ir spēlē pa punktiņam. Viņam šajā laikā viena 3 punktu spēle, 2 2 spēles, ne 3 2 punktu spēles. Viena 3 punktu spēle un 3 2 punktu spēles. Un tad viņam pa punktiņam nākus laik piespēlīt goliņš. Bet patiesībā par to vairākumu pozīciju ņemot vērā, ka operācija, trauma un arī ko Kalvīts teica, ka visticamāk nebūs arī pasaules čempionātā Rihards Bukārts, tad tur jau arī tas vairākums uzreiz mainās, jo Rihards principā ir samērā stabils. Kopā ar brāli viņu. Ar brāli, jā. Vairākumā. Tur būs jādomā. Tad jautājums, kurš kurā, ne? Tur būs jādomā, bet labi, tas vēl viss tālu un priekšēji pārbaudas spēles, un tad jau arī redzēs, kā tur viss tas sastāvs salīmēsies. Un, protams, arī interesanti būs, kurš tad vārtu sargās šogad. Kā nomināli pirmais. Jo Elos varētu būt aizņemts play-offos. Jā, nav fakts arī, ka Šilos varētu būt pieejams. Ja viņš Abbotsfordā spēlē, vismaz kāds ir Abbotsfordā. Viņi tagad redzēja pēdējo spēli vinēja, bet kas viņam tur kopējā tā situācijā apstāsta? Man liekas, laba spēle viņa bija. Pirmā zvaigzne bija. Jā. Bet Gudim laba sezona.
Tas priecē. Gudim Gudim ļoti viss ir labs ļoti. sezona. Es īstenībā vienā Es brīdī par vārdu, tu tā iedomājos. kā tiešām satraucies. Kurš Es būs biju tur satraucies sargās par un to, labi ka- sargās? Mēs jau šo runājām, bet tie 3 slovēņi man nepārliecināja olimpiskajā kvalifikācijā. Likās, ka nebūs viss labi tiem pingvīniem šajā sezonā, bet nē, atkal viņi tur. Bet tur lielā mērā pateicoties tieši Gudim un tam Vācijas otram. Iezvanīs Līnārdam un Čārā atnāks Jā, es ļoti ceru, ka viņam iedos iespēju pamēģināt spēkus Kad lielajā viņam izlasē. sezona beidzās? Tur ir atkarīgs, vai tur ir playoff vai nav. Okay. Es tā precīzi tev tādu nepateikšu. Plus jūs nevar zināt, viņam kāda viņam būs tagad tā nākotne. Un kur viņš pabeigs to Viņam sezonu. vasarā disku golfs jāspēlē. Pagaid, līdz vasarai mēs tiksim. Mājā uzspēlēs Marija. Līdz vasarai mēs tiksim, bet... Īsmē, Abbotsfordē nav tik spoži. Viņi 7. Pacific divīzijā no 10 komandām. Pagaid, vēl jau uz Vankūveru jāskatās, kur viņi atrodas. Nu jā, Vankūver arī tik ilgi aizturēs. Ja vai es aizturēs visu, ko var aizturēt tajā brīdī. Labi, Cerā, ka mums arī Demko bez arī viņiem plīst pa abiem brītiņam. Ir kam Nē, spēlēt. jā. Ir kam spēlēt. Mums ir divi vārdsargi, tāpat arī Grigals un Mītens vēl. Par trīzēkšanu balvu atgriežoties. Nebija jānominē Edgars Lūsiņš pie trenera. Vismaz pie nominantiem. Es tā tikai. Tad, kad mēs devām aizvadītajā gada balvas, mēs Lūsim iedavām. Jā, nē, mēs iedevām. Mēs esam... No hokeja pasaules nomināts 3 zvaigžņu balvai bija Hars. Varbūt, ka tad Lūsim vajadzēja. Es tā tikai iedomājos. Vārdsargu hokeja treneris. Nē. Var darīt, man liekas, diebu ko. Hokejā redz tikai galveno treneru. Bet, ja Gudim ir Kur ir jābūt, kur ir jābūt vārdsargs. Latvijas trenerim asistentam, lai viņš kā asistents tiktu nominēts un ieņemtu balvu? No 10 vairākumu jāiemet. Vārdsargs, jāvinē Vācijas. Nē, es domāju, kur tam trenerim būtu jāstrādā un kas viņam būtu jāizcīna ar klubu kā asistentam. Iedomājies, mums būtu NBA trenera asistents, kurš izcīna titulu. Īstālojas, vai NHL kāds ir. Ar to tas tajā brīdī viņš visi par viņu zinātu, visi par viņu runāt. Bet vēl kaut kas cits vēl, izņemot tās 2 līgas. Es domāju, ka tās 2 līgas, jā. Varbūt Champions League uzvarētājs. Jo, Pēters Groms jau arī ir čempions, bijis Austrumu līgā, neviens viņu nenominēja. Lai kā mēs redzējām, kā viņš var epizodes noteikt. Mēs jau tur baigās detaļās varam iet uzreiz iekšā. Bet tā tad NHL un NBA tās 2. Ja tur ir kāds treneru asistents, jā, es domāju, ka viņš būtu populārākais treneris valstī uzreiz. Droši vien, jā. Diezgan. Vismaz basketbolā. Tagad sāc domāt, ka varbūt tomēr vajadzēja braukt uz Ziemeļameriku, jā, ka tev teica, ok. Vismaz basketbolā. Es skeptisks esmu arī par to, vai asistents NHL un NBA. Popularitātes balsojumā, numur 1. Pagaid, galvenais treneris pieņem visus lēmumus. Pieņem visu. NBA, piemēram, tie, kas ir Eiropas treneri šobrīd, kas ir Nacionālajā basketbola asociācijā kā asistenti, viņi visi ir ārkārtīgi jaudīgi treneri, kas, Eiroligā. Viņi nevar teikt, ka īsi atrast darbu, bet, jā, top līmeņa treneri. Skaidrs, ka tu atrast darbu, bet nominēji tas. Nē, kā galveno, es domāju, kā galvenais treneris atrast darbu. Nezinu, grūti iedomāties, ka asistents varētu būt Latvijas sportā labākais treneris, gada balvā. Nē, es neredzu. Iedomājos, Arts Sābols atrod darbu Nacionālajā hokeja līgā kā asistents. Un viņa komanda izcīna Stanley Kausu. Tu patiešām domā, ka Latvijas sporta sabiedrība ar Sābolu tādā scenārijā nenovērtētu kā gada treneri? Es zinu to darba specifiku vienkārši. Es zinu to visu no iekšas, un es neredzu, kad kāds kādreiz novērtēs to darbu par to. Jo tas ir tik neredzams un nepublisks darbs, ka man liekas, tas nav big deal. Vienīgais, kā es redzu, ka tajā brīdī, saku, Latvijā tas būtu baigais hypes. Jā. Tā kā nenormāls hypes. Vienkārši tas, ka tev visu laiku mēdīju uzmanību. Tev visu laiku, nezinu, varbūt. Tāds varbūt. No tās puses. Ja mēs tur iedu detaļās, tad droši vien tad žūrija varētu tur lauzt čēpus, dot 2 balvas. Redzēja, kā pieņem lēmumus. Viņi nevar vienam iedot. Iedos 3 ķieģeļus. Ķieģeļi ir 3 Es nesaprotu. zvaigznes. 3 ķieģeļus ar 1 zvaigzni. Bet pagaid, atgriežoties pat pie tiem balsojumiem, kāpēc ir jādala tādā veidā, ka var sanākt neizšķirts? Kāpēc ir 4 25-nieki, uztaisiet kaut kādu, nezinu, 1 26-nieku, ir 101 punkts. Kāpēc? Es nesaprotu. Ja? Nē, es pilnībā piekrītu, jā. Iedodiet cilvēkiem vienu
punktiņu vairāk. Lai viņi Agrāk ir, bija lai tās viņi ir balsojums tā lielāks. izšķirošā balss. Ja nu sanāk neizšķirs. Jā, labi. Pacēlām atkal tēmatu. Ne manis liekas dīvaini. Bet ir tāda laba formula, tad kādreiz bijusi šādās balvās. Es tā domāju. Es nezinu, kad vispār iedziļinājies. Ir valstis, kur ir, tev ir žūrija nosaka, un tad ir populārākais sportists, populārākā sportista. Tur ir kaut kur, kur nosaka žūrija, un kaut kur ir tikai nodalīt apmēram, tur, kur iet specifiskā, kur ne. Tur tiešām žūrijā ieliec tur eksportistus vai ne iekšā un vēl kaut ko, un ka viņi tur no savas skatu punktu skatās, kur komandas sportos, kur individuālajos. Viss kaut kas ir. Es nesaku, ka bija slikti. Es jau saku, ka bija interesanti. Interesanti, tas ir ļoti interesants vārds. Interesanti, Edgars, tagad tā pasaka, vai ne? Labi, es īstenībā gribēju pateikt par trīsvēšu balvu. Paldies Dairai Bartānsai vai Innai Bartānai. Viņa bija tā, kas apģērba, kas bija stilisti. Uz sūcu plēju. Smokingu viņa atrada ļoti labi. Jau ārkārtīgi skaisti apģērba. Liels paldies Innai. Ja kāds kādreiz meklē stilisti, Inna Bartāna iesaku no visas sirds. Edž, tev, kad kādai nominācijai būs jāsapucējās. Piezvani. Nu tā, kungi. Šodien pietiks? Metīsim mieru. Metīsim mierā. Tiksimies nākamā nedēļa. Būsim frišāki. Es runā par sevi. Jā. Tu esi tik frišs, cik vien var būt, jā? Jā, es esmu baigi labi tagad. Atpūties pēc U20, izgulējies saucīgā režīmā, pastrādājis. Tā, kad izslēgs kameras, es tev pateikšu iemeslu, kāpēc tu tā jūties. Ja es pateikšu pieslēgtām kamerām, tu vienkārši apvainosies. Mēs nedabūsim to balvu pēc gada. jā, mēs ejam uz balvu. Mēs ejam pēc balvas. Es piedomāšu, ko es teikšu. Malec, paldies. Oi, nu labi, rakstiet jūs komentāros, ko jūs domājāt par trīsvēšu balvu, šo lēmumu piešķirt apbalvojumu abiem sportistiem. Sūds. Tas bija skaidrs komentārs no... Paldies tehniķim. Nu, nebūs tev tas ķieģels par tādiem izteicieniem. Jā. Ārprāts, es reāli, cik mēs pirms 30 minūtēm vienojāmies, ka mēs varētu iet uz balvu. 30 minūtes. Ko es tādu pateicu? Ko, tu nevari, kā saka, spļaut krūzītē, no kuras tu dzersi pēc tam? Ko es pateicu citiem man? Es tikai pateicu sūds. Labi, veiksmīgi visiem nedēļas izskaņas, skaisti nedēļas nogali. Tiekamies nākamā nedēļa. Čau! Čau! Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online!